Un 2000 gadus atpakaļ, tas ir ļoti daudz, 2000 gadi, tas ir ļoti daudz. Dievs sūtīja pie saviem ļaudīm eņģeli. Un šis eņģelis atnāca pie jaunās Marijas un viņas līgaņa Jāzepa, un viņiem paziņoja kādu satraucošu vēsti. Viņš paziņoja, ka jaunavai Marijai būs lemts kļūt par Dieva dēla māti. Tas bija kaut kas nedzirdēts un apbrīnojams. No sākuma Marijas līgavais Jāzeps izbijās. Nekā mums reizēm ir apēnošana bildē, vai ne? No sākuma viņš izbijās un neticēja, bet Dievs sūtīja eņģeli arī pie Jāzepa. Un Jāzeps noticēja, ka Marijai dzims dēls, un viņu būs saukt Jēzus. Bet atklāja, viss nebija tik gludi, kā mums sākumā liekas. Tādā laikā valdīja viens ķēniņš, kurš gribēja zināt, cik cilvēku dzīvo viņa valstī. Un viņš lika visiem saskaitīties, un pie tām visi bērni, visiem vecākiem ar bērniem un vēl nedzimušiem bērniem bija jādodās uz kādu vietiņu, kuras ir cēlušies viņu vecvecvāki. Un Jāzepam ar Mariju tas bija tās ceļš. Vēl jau vairāk, ka Marija gaidīja bērniņu. Un tad, kad viņi nonāca tādā pilsētā, viņiem vairs tur nebija īsti vietas, kur palikt. Un pienāca tas brīdis, kad Marijai bija jādzimst bērnam, un viņiem nebija tādā vietā, kur palikt. Un viņiem atvēlēja telpu pie lopiņiem. Šajā telpā bija silīte, un kad Jēzus piedzima, viņi ielika silītē, tā kā tāda ģēriņa. Bet gāni ap to pašu vietu bija laukā, un tad, kad Jēzus piedzima, piepeši tumšās debesis apgaismoja gaisma, spoža gaisma, un eņģeļu pulki tur sāka saukt. Slāva gods Dievam augstībā, Dieva dēls ir dzimis, jums visiem cilvēkiem ir dzimis glābējs. Un gāni sabijās. Mēs to arī dziedājām. Bet eņģelis teica, nebīstaties, ejiet uz to pilsētiņu, un tur jūs atradīsiet bērniņu silē gluži. Gāni paklausīja. Un tad, kad viņi nonāca tur, viņi teica Dievu un slavēja Dievu un teica, Dievs ir devis savai tautai vislielāko dāvanu. Un Dievam ir labs prāts pret tiem, kas viņu paklausa. Nē, tur. Neļaujiet viņam tur iet. Te mums tūlīt būs aktīva darbošanās. Un sanāca tā, ka šo stāstu kādreiz bija dzirdējuši arī divi draugi. Vienu sauca Kārlis, otru saucājies. Un šie draugi bija no pašas bērnības kopā. Un vecāki viņus veda svētdienas skolā. Viņi klausījās šo stāstu par glābēju, visu bija dzirdējuši. Bet tad, kad puiši pieauga, tad viņu ceļi pašķīrās. Ajas palika uzticīgs Dievam. Viņš gāja baznīcā, klausījās, ko tur stāsta, dziedāja dziesmas, dzirdēja Bībelē rakstītos stāstus. Bet Kārlis domāja savādāk. Viņam bija svarīgāks droši vien telefons. Kam ir svarīgs telefons? Visiem, ne? Tas telefons kā bez rokā. Bet Kārlim visa dzīve pagāja telefonā. Un viņš bieži bija neuzmanīgs, paviršs. Nu labi, ko es jums te visu stāstu priekšā? Skatīsimies, kā tad viņiem gāja.
Čau, Kārli! Čau! Tu arī kādreiz noliec savus matus pareizajās vietās? Vienmēr. Nu neizskatās. Krēsls apgāsts, soma nomasta. Es teju krēsla gravitācijas spēku attiecībā uz Zemi. Tev boks izmācās. Praktizējos atomguriskajam basketbola turnīrā. Tev jāka saļurcīt. Manā DNS ir 4% angļu augstākā inteliģence. To gan šeit var redzēt. Ko tu tur skaties? Jā. Ir iznācis jaunais Pēters Simona trilers, 5 maijas un 2 zivis, bet 12 grozi. Es noskatījos to traileru un patiesi liek tev novērtēt omega-3 vitamīnu vērtību savā dzīvē. Aha. Un kas tev jauns? Man? Jā. Es tev gribēju uzdāvināt dāvanu. Dāvanu? Jā, jau Ziemassvētku. Man patīk dāvanas, kas tev ir? Šeit ir grāmata, kurā tu varētu uzrunāt par Dieva brīnišķīgo plānu tavā dzīvē. Jā. Nu, paldies. Bet nezinu, vai paspēšu šodien izlasīt, jo šim vakaram man ir citi plāni. Kādi ir citi plāni? Nu kā kādi? Kāds svētkus mēs svinam? Ziemassvētkus. Tieši tā, kas ir vislabākais, ko var dabūt Ziemassvētkos. Dāvanas. Tieši tā, redzi šo milzīgu eglīti. Jā. Redzi, kā dāvana zem eglītes. Nē. Tieši tā, Ziemassvētkos nevar dabūt dāvanas. Kāpēc tu nevari dabūt dāvanas? Nu kā? Tu zini mums ģimenes tradīciju. Ja man ir nesapnīgs kāds skolas priekšmets, šajā gadījumā angļu valodā, tad es nevaru dabūt dāvanas. Tādēļ šajā vakarā man jāveic dažas izmaiņas. Ko tu to gribi teikt? Kā ko? Man ir ģenerāls plāns, no rīta izdomāt. Es dabūju savu skolotājas adresi un vakarā, kā Grīņš, ielavīšu no skolotājas dzīvoklī, paņemšu kontroldarbus un izlavīšos ārā kā viņš. Neviens pat neko nezinās. Nav kontroldarbu, nav pierādījumu. Man ir Ziemassvētku dāvanas. Kārli, viņi taču bija tavas svētdienas skolas skolotāji. Tu taisies ielausties viņas dzīvoklī. Kārli, Dievs māc, tev nebūs zakt. Tā nav zakšana, bet manas sagrautās morāles atjaunošana. Morāles atjaunošana? Tieši tā, cīņa par taisnību. Cīņa par taisnību nozīmē apzināties savas kļūdas un mainīt savus ceļus. Nevis atstāt pirkstu nospiedumus savas skolotājas dzīvoklī. Nepareizi. Jo es vilkšu cimdus. Dievs palīdz. Tieši tā. Tagad atvaino, man jāpatur pusdienas laika busa, lai es būtu gatavs vakaram. Nu, kādā mans gults? Kārli, nē. Iešu vīrs un vārds, kas tika pateikts, tā arī tiks darīts. Nu, Kārli, nē. Tev nav jāzina no skolotājas. Es nevaru dzīvot Ziemassvētkos bez dāvanām. Manā egla nokautīs, ja nebūtu dāvanas, man jāiet un ir jādara. Kārli, lūdzu, nē. Iešu. Viņa nozaga mans dāvanas, es nozagšu savus kontrolētus. Viss ir godīgi. Mīļais tēvs, maini viņa sirdi, lai viņš nedara vairs ļaunu. Dāvā man šo Ziemassvētku brīnumu, ka viņš atgriežas pie tevis. Es viņa gaismu. Kā jums bērni liekas? Kārlis bija uzmanīgs svētdienas skolā? Bet kurš tiešām uzticējās Dievam? Kārlis vai Jājas? Jājas uzticējās. Taisnība. Jau no seniem laikiem paskatoties, Dievs sevi atklāja cilvēkiem kā radītāju. Viņš radīja debesis, zemi, spīdekļus, visu, kas sevi piepilda, un kas piepilda ūdeņus, un arī pašus cilvēkus. Tomēr pirmie cilvēki izvēlējās Dievam nepaklausību. Dievs vēlējās, lai viņi dzīvo svētu, taisnīgu dzīvi, un lai vienmēr ir kopā ar Dievu. Tomēr pirmie radītie cilvēki, Ādams un Ieva, izvēlējās paklausīt vēlmam, Dieva pretiniekam. Un tāpēc Dievam nācās cilvēkus izraidīt no tā skaistā dārza
darbus, ko sauc par ēdeni. Un Dievs teica, katra nepaklausība ir grēks. Cilvēki tā nedomā. Viņi saka, ar mani viss ir kārtībā, tieši tāpat kā Kārlis. Viņi nemaz negrib mainīt savus ceļus. Bet padomā, kur esi tu? Mēs kā pārlimies ar viņa nodomiem. Cik jauki, pagulēts. Laikam jāsāk gatavoties vakarā. Bet vispirms jaunākā dziesma. Skatīsimies, kas tie ir jauns šodien. Jaunais Juska veikals Valmierā atvērts. Šitā man būs jāatbrauc. Ķeblīti man vajag. Kas tā vēl ir? Jaunākās policijas ziņas. Neķītrāts Lūka Pitsburgā. Pensilvānijas policija mēģina noķert cūku, kas regulāri izvairās no viņu rokām un tiek saukt par nepaklausīgo gājēju. Cūki turpina klīst, radot jautrību vietējiem iedzīvotājiem. Nopietni iedomājas 10 policijas nevar noķert vienu cūku. Kas tu esi, ko tu dari manās mājās? Kārli, nebaidies. Tavas draugu lūkšanas ir nonākuši pie manām ausīm. Es esmu tās uzklausījuši. Paliec mājās un atgriezies no saviem grēkiem. Kādiem grēkiem? Vai tas ir grēks cīnīties par taisnību? Man ir nodarīts pāri. Es ar visu pats tikšu galā. Pats? Pats? Kārli, Dievs slēpnajiem tūs pretīm, bet pazemīgiem dod žēlistību. Nu, tad es tev pazemīgi arī iedošu. Kur? Paklausi maniem vārdiem, tā tev būs labāk. Kas tikko notika? Nē, tavs nodoms ir slikts. No laika vēs un baltas drēbes un noskot pāri. Nē, tavs nodoms ir slikts. Nē. Iešu, vīrs un vārds. Kur ir mans čīks? Sības. Šitā katram gadījumam. Jākā. Jā. Tūlīt redzēs. Man liekas, ka Kārlis negrib atkāpties no saviem nodomiem, vai ne? Bet bērni, kā jums šķiet, vai nav tā, ka kādreiz izdarījuši kādu sliktu darbu, mēs cenšamies to noslēpt? Vai ne? Pieaugušiem ar tā gadās. Nevis atgriežamies no grēkiem, bet tieši otrādi cenšamies tos noslēpt. Un vai tu zini, ko tu tad dari? Tu melo. Tu dažreiz aprunā kādu. Tu esi nepaklausīgs. Un zini, kas vēl? Tu dažreiz arī kaujies un pat zodzi. Un Dievs to visu sauc par grēku. Bībelē teikts, ka viss slepenais reiz nāks gaismā. Un paskatieties šajā attēlā. Vai tur, kur tās divas meitenes, tur viss ir pareizi? Nē. Kas tur notiek? Kurš man pateiks? Ko viņas ir? Lielā meitene nozaga mazai meitenei mantu. Aha, un tev patīk, ja tev nozagta tās mantas, ko tev uzdāvināja? Tur kaut kas nav pareizi. Nu labi, bet meitenes paskaties tur uz to puiku, kas tur stāv pretī vecākiem. Tur viss ir kārtībā. Kas tur nav kārtībā? Puika ļoti sadusmojās, jo viņam ir ļoti atzīmes slikta
viņš nometa grāmatu un sāka braukt uz vecākiem. Un tu nekad tā nedari? Tomēr gadās, ka arī meitenes tā dara, ne tikai puikas. Un tad mēs sākām kliegt un dusmoties un sīt kāju pie zemes, vai ne? Un tā skolotāja neko nesaprot, un dažreiz arī vecāki saka, nu kas tās par skolotāju, un liek manam zēnām sliktas atzīmes. Bet izrādījās, ka viņš pats nav mācījies. Un kas tur beigās ir, tur vēl viens puisīts stāv, ko viņš tur dara, tas puisīts? Divi citi puiši sāka smieties, ko viņš ir tā smieklīgi. Ar tev patīk futbolu spēlēt? Jā, es eju visos turnīros. Un tu vienmēr trāpi pa vārtiem? Jā, bet es dažreiz esmu arī vārdsargs. Un dažreiz gadās, ka netrāp, vai ne, pa to bumbu, un dažreiz tā bumba ieskrientais vārtos, vai ne? Un tad ir ļoti bēdīgi, ka tie citi par tevi smejas. Un arī to Dievs sauc par grēku. Bet Dieva plāns ir mainīt visu to lietu. Viņš saka, es jūs varu darīt brīvus no grēka, un man ir tā labākā dāvana. Viņš saka, es varu mainīt tavu cieto sirdi. Un, lai tas notiktu, viņš deva vienīgo vistaisnāko ceļu pie sevis. Viņš deva savu dēlu Jēzu Kristu, kurš, pieaugot, izcieta sodu par katru mūsu grēku. Mums liekas, tas nesaprotam, kā tas tā var būt, bet tas bija Dieva plāns. Un Dieva vārdā ir teikts tā: nāc pie Dieva šodien, nāc pie Dieva tagad, pasakām visu kopā. Nāc pie Dieva tagad, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, taps izglābts. Tieši tā. Un tā kunga vārds ir Jēzus Kristus. Ja mēs piesauksim Jēzus vārdu, un es ceru, ka jūs gribētu piesaukt Jēzus vārdu, lai jūs būtu brīvi no saviem grēkiem, tad jūs tapsiet izglābti. Bet man ļoti interesē, kas tur notika ar Kāni tālāk. Jums interesē? Jā! Aiziet, skatāmies! Ziemassvētki. Tas gan jauki. Darbs dzēn vēl kontroldarbi jāpārbauda. Atzīmes jāizlabo. Tie bērni atkal atstājuši aiz sevis visu nesakārtotu. Tāds nogurums, tik daudz darāmā. Tā gribas atpūsties. Labi, ka priekšā vismaz ir brīv laiks. Tad mēs varēšu atpūsties. Soma arī nav vietā. Tā. Visu sakārtosim. Piparkūkas pavisam aizvesu, vēl taču jācep piparkūkas tā. Piparkūku. Ko darētu vēl mazliet, paņemt miltus un tad varētu izcept. Pasaules gaisma. Amen. Nekas nav apslēgts, kas nav tā atklāts. Amen. Kas ir apslēgts, tas nāc gaismā.
Ir īpaši man kontrolēta skolotāja. Nemetiet pērus cūkām priekšā. Cūkām? Esmu versiņas cūka. Nu šitā. Rozes ir sarkanas, lilijas ir lilā. Atdod man steistus, lai tev būs dīmbā. Kas liekšķi? Es laikam būšu iemigusi nosapņoju. Es tiešām kādam iesitu. Kas te? Kas te ir vēls vakars? Kāli? Ko tu te dari? Celies augšā. Kā tu te gadījies? Celies. Oi, ko tu Dieri, arī sasit. Eja, mute te klājā. Mazgā. Kā tas varēja gadīties? Nebiju to gaidījusi. Cerams, ka kādu būs viss labi. Nu, tas jau skolotāji nemaz negaidīja, ka kāds varētu naktī ielavīties viņas dzīvoklī. Tad es jums varu teikt, ka Jēzus Kristus ir vienīgais, kas mums var darīt brīvus no grēka. Un, lai viņš to paveiktu, viņam bija kaut kas jāizdara. Un es gribētu ar jums, bērni, nodziedāt kopā vienu dziesmu. Ir dziesma, kas saucās tā arī nav, kas no grēka atbrīvo. Eņģelis mums palīdzēs nospēlēt, es ceru. Un jūs kopā ar mani nodziedāsiet vārdi uz ekrāna. Thank you.
lai viņš parādītu, ka viņš patiešām ir Dieva dēls, darīja ļoti lielus brīnums. Viņš pat paralizētos uzcēla no gultas, no ļaunām slimībām un no vēlniem atbrīvoja cilvēkus. Viņš varēja pabarot vairākus tūkstošus cilvēku no pāris zivtiņām un 5 maizēm. Bet, ziniet, kas bija par problēmu? Bija kādi, kuriem nemaz nepatika tas, ko Jēzus darīja. Un viņa sirdīs iesagās grēks, ko sauc par skaudību. Jūs esat dzirdējuši tādu vārdu skaudība? Kurš man palīdzēs pateikt, kas ir skaudība? Mamma varēs palīdzēt. Nu, pamēģini, kas ir skaudība? Jā, varētu tā būt. Nu, kā tev liekas, kas ir skaudība? Nepatīkams lietas, ko var apzīt citiem. Nepatīkam. Nu, kā tev liekas? Nepatīk, ko citiem dod. Tev nav. Jā. Aha, ko citiem dod un tev nav. Nu, tā varētu būt. Bet es teiktu, ka skaudība ir viena no sliktākajām tādām grēka izpausmēm. Jo tev vienmēr liekas, ka kādam kaut kas ir labāk nekā tev. Un tu nespēji vairs normāli novērtēt to, ko Dievs ir devis tev. Un tev liekas, nu ko tas Jēzus, nu ko viņi te ar to Jēzu? Nu ko viņi tur staigā tam Jēzu un pakaļ? Kāpēc viņi staigā Jēzu un pakaļ? Kāpēc viņi stāsta par Jēzu? Mums viņu vajag novākt no ceļa. Un ziniet, kā mēs varam novākt, viņi teica, nodosim viņu nāvē, bet mums vajag sameklēt nodevēju. Un ziniet, kurš bija nodevējs? Viens no Jēzus draugiem. Un tā arī notika. Šiem cilvēkiem skauda, ka Jēzum ir daudz sekotāju. Šiem cilvēkiem nepatika tas, ko Jēzus dara, un viņi sameklēja nodevēju, lai tas Jēzu nodot. Un tad, kad tas notika, viņiem bija doma jānogalina, bet ar citu rokām. Un tā gadījās, ka viens aizgāja pēc balona. Atradīt? Jā? Nu, jā. Un tādā brīdī sapriecājās vēlns. Viņš domāja tā, es to Jēzu tūlīt novākšu. Pietiek viņam stāstīt par debesu valstību. Pietiek. Bet Jēzus saviem mācekļiem teica tā, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsā, bet tām būs dzīvības gaisma. Pasakam visu kopā, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tā būs dzīvības gaisma. Vecāki var ko man pateikt? Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Paldies, es dzirdēju. Un tā bērni. Jēzus visiem teica, kas man sekos, tam būs dzīvības gaisma. Nezinu gan, kā tam Kārlim tur gāja, vai viņam bija labi vai slikti pēc tā piedzīvot ar skolotāju. Bet viņš visu laiku izvēlējās staigāt tumsā. Nezinu, kāds viņam varētu parādīt ceļu uz gaismu. Čau, Kārli, kur tu esi? Es esmu mājās, viss ir slikti. Kārli, kas noticis? Ko tas noticis? Man nav Ziemassvētku dāvanas, man nav kontroldaži. Viss ir slikti. Tu nedabūji savus kontroldažus. Kas noticis? Protams, ka nedabūju.
Tas bija viens dzīvoklī, bet viss aizgāja šķērsā. Un vēl pie tam ar rulli dabūju pa galvu. Tu dabūji rulli pa galvu? Jā, rulli pa galvu, jo viņu gandrīz jau nohipnotizēja. Bet tad viņi man nosauc par cūku. Un es neesmu ne cūka, ne pēc zodieka, ne pēc svara. Un es sadusmojos, un es iespēju viņai pa krēslu, un viņa man pretī ar rulli pa galvu. Kā es sēžu mājās. Kārli, es taču tev teicu, lai tu nē. Jā, zinu, tu nevajadzēja iet, tas darīts. Kārli, vai es varētu pie tevis aiziet? Es tagad iešu pagulēt, lai samazinātu galvasāpes, bet vēlāk atnāc, jā, vajag kaut kā šito visu atrasināt. Labi, jau tā. Labi, jau tā. Oi. Vai var vēl kļūt sliktāk? Oi. Un kas ir šitais? Un kādas kārtības tad nav? Cerams, ka tās galvasāpes varēšu nogulēt. Oi. Kas tie par murgiem? Kāpēc tas ir tik nosvīts? Kas te notiek? Kas tie par murgiem un rozām matiem? Es gan jau sapņoju, dabūju rulli pa galvu, un tagad rozā mati moši strādās. Ok, tā ir tikai man iztēle. Atgulēšana viss būs kārtībā. Patiesi. Tikai man iztēle. Patiesi tev iztēle? Laikam nav tikai man iztēle. Jā, šitā. Skatīsimies, ko tu darīsi, skatām uz spēku, uz vienādi. Kur mans zubs karot. Redzēsim, ko tu darīsi. Gulēt. Cerams, ka neviens mošs un uzbruks. Tu mošķi, tu redzēsi manu panākt spēku. Manā.
Oi! Tu palikas mošs, tu mans banāts. Nav, paldies. Nav neko. Jū. Es zinu, jāsaka policijai. Halā, vai policija? Jā, policija klausās. Lūdzu, palīdziet man uzbruka. Uzbruk? Kāda ir jūsu adrese? Zelta māja Liepā. Lūdzu, sūtiet palīdzību. Zelta māja Liepā, jā. Un kas jums tieši noticis? Man uzbruka viens tāds mošķis, es nevaru gulēt. Es nevaru tikt no viņa vaļā. Es centos nosist viņam zubs karot, bet viņš man pārvērtu pa banānu. Es leģos uz klūts, man ir bail. Lūdziet, sūtiet visu iespējamo palīdzību, armiju, gaisspēku. Ko? Šķiet, ka par policijas vilkas izsaukumu brauc šor? Šots? Ko? Nē. Halā? 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 Jā, kas? Kāpēc man ir viens vēl palīdzēt? Man liekas, ka nevajag maz tik traki iet kā Kārlim. Bet kā tev šķiet? Vai var būt vēl kaut kas ļaunāks kā tad, ja mums nav izeja no vēlna uzbrukumiem, ja mums tiešām nav nekādas spējas tikt vaļā no tumsas? Bet Jēzus teica, ja mēs uzticēsimies viņam, viņš ir pasaules gaisma. Viņš ir tas, kas mūs atbrīvo no visas tumsas. Teiksim visi kopā. Jēzus ir pasaules gaisma. Visi kopā. Jēzus ir pasaules gaisma. Tieši tā. Un kad mēs lasām Bībeli, tur ir teikts tā, ka Jēzus ir arī vislielākā dāvana. Un ik viens, kas Jēzus piesauks, tas būs glābts. Bet Dieva vārdā ir teikts ļoti skaisti, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un tu varētu jautāt, kā lai es zinu, kā tad Dievs to visu darīs? Kā lai es saņemu šo mūžīgo dzīvību? Kāds ir Dieva plāns manai dzīvei? Kā man piesaukt Jēzu? Kā tas ir piesaukt viņu vārdu? Un zini, tev tas būs iespējams. Es tevi aicinu kopā ar mani un ar Valentīnu doties lielākajā ceļojumā. Tā ir tāda kā svētdienas skolas klubīša, kur tu varēsi 12 stundās uzzināt, ko tad Dievs ir radījis, kā tiem cilvēkiem pirmajiem gāja un kāpēc tā gāja, kā gāja, un kā mēs varam piesaukt Jēzu. Un es tevi aicināšu uz Liepu pēc 20. janvāra uz šīm nodarbībām. Un lai tu neaizmirstu, man tev ir ielūgums. Es varu iedot tev ielūgumu? Jā. Un kopā ar ielūgumu man tev ir tāda grāmatiņa, kas saucās Gaisma. Tu esi gatavs saņemt ielūgumu un grāmatu Gaisma? Tur ir uzdevumi, un tur ir arī tāds rokdarbiņš un stāsts, ko jūs visi varēsiet izlasīt. Kurš man var palīdzēt izdalīt? Sofija var? Tu vari? Nāc man palīdzēt. Aiziet! Tā! Šādza!
kāds, kas labāk lasa krieviski? Kurš lasa krieviski labāk? Tātad pēc 20. datuma, līdz 20. datumam piezvanīsiet Valentīnai. Valentīna atnāc parādies, kas tu tāda mums esi, kurš nezinu, teiku pamāja rociņu. Valentīnai var piezvanīt, un mēs tevi aicinām tiešām. Nāc uz vienāko ceļojumu. Pagāja veselu dienu. Kārlis gulēja un domāja, ka viss būs kārtībā. Nezinu, vai bija vai ne. Kārli, tu te esi? Kārli, tu te esi? Cerams, ka kaut kas slikts noticis. Viņam taču ir mājas sarists, kur te viņš varēja aiziet? Oh! Ko tu tur dari? Kārlis no mājās atnāciet nākamā. Kārli, kas noticis? Man ir bailes slēpties, ir labāk. Kāpēc tu slēpies? Man uzbruk mošķis, es nevarēju. Kārli, nāc ārā. Pastāst, kas noticis? Absolūti šausmas. Es dabūju rūpu naudu, un tagad man uzbrūk šis mošķis. Es netiek no viņa vadājuši, man ir terorizēt. Mošķis? Mošķis. Tas ir valsts, kurš tev uzbrūk. Tikai Jēzus tev var palīdzēt. Būt kā Jēzus varētu man palīdzēt. Es taisījos viņu nosist, bet redzu man banāns rokā. Es zvanīju policijai, bet viņi man atteica. Kāpēc domā, ka tos Jēzus man varēs palīdzēt? Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Jēzu viss ir iespējams. Jā, tā jau tu saki. Bet kā? Jo vakar pie manis bija eņģelis, kurš brīdināja mani, lai es mainu savus ceļus. Man likās, ka tas ir tu, baltās drēbēs un ar noskūtu bārdu. Bet tas brīdinājums neģara, un tas uzklausīs to drauga lūkšanas. Tas viss to izsaliekot kopā, tas varēja būt tikai eņģelis, jo kurš vēl varēja zināt, ka tā viss šausmīgi te notiks. Bet es neklausīju eņģeli, es taisījos viņu nosist ar cepšu pannu pazemīgi. Tādēļ,
Kādēļ, lai Jēzus man palīdzētu, ja viņš man var palīdzēt, ja šitā esmu izdarījies ar viņu eņģeli? Jo Dievs nav sūtījis savu dēlu, lai viņš pasauli tiesā, bet lai pasauli caur viņu taptu glābta. Vai es varētu par tevi palūgt? Lūdzu. Mīļais tēvs, lūdzu, piedod Kāram viņa pārbaudību, viņa lepnību, to, ka viņš to nepaklausīja. Un lūdzu, es tev lūdzos, dari viņu spēcīgi un dod viņam spēku, lai viņš varētu uzvērt šo mošu. Āmen. Tagad te atpakaļ gulēt, svīt pie tevis atklājuši. Atpakaļ gulēt? Tu traks vai? Tas mošs man atkal uzbruks. Vai tu nedzirdēji no smirds? Es zinu, bet šoreiz tu būsi gatavs, jo rakstīts, kungs, pat ļaunie gari mums pakļaujas tavā vārdā. Tādēļ ejam tagad atpakaļ gulēt, es pie tevis rītdien atnākšu. Un kad tev mošs uzbruk, piesauc Jēzus vārdu, viņš tev palīdzēs. Jā, nezinu gan. Tā ir tava dzīve, tava dvēsele, tev ir viņu jāglāb. Ja tu vari dabūt ar rulli pa galvu un izdzīvot, tad tu var šo mošu uzveikt. Tagad te atpakaļ gulēt. Atceries viņu vārdu. Ja tu tik pārliecinoši uzstāji. Labi. Bet taisnība viņam ir. Rullas esmu izdzīvojis. Labi, pamēģināsim. Atcerieties visu vārdu. Labi. Atcerieties visu vārdu. Atcerieties visu vārdu. Atcerieties visu vārdu. Vai no visam? Jā. Laikam arī projām. Vai laikam ir tikai viens veids, kā to pārbaudīt? Jāiet atpakaļ gulēt. Jāiet atpakaļ gulēt. Jā. Lūdzu Dievs. Lūdzu, Dievs, nevajag mošus. Nevajag mošus.
Labrīt. Jā, dzīves. Sadieties skolotāji. Jā, sveiki, Kārli. Es redzēju tevi. Tev bija taisnība. Es piesaucu Jēzus vārdu. Izskatās, ka viņš vairāk nav uzradies. Piedod, ka tu neticēji. Likās, ka tā viss ir pasaka, bet tagad, kas esmu to piedzīvojis, tiešām Jēzus vārds varēja man tikai palīdzēt. Tad, kad mēs nokļūstam šādās grūtās situācijās, mēs redzam, ka nevis pasaule ir taisnība, bet kad Jēzus ir taisnība. Jā, Jēzus ir gaismā. Viņš ir vienīgais, kurš vienmēr ir uzticīgs, kurš tevi mīl tādu, kāds tu esi, neskatoties uz taviem pārkāpumiem. Skolotāji, vai jūs man piedosiet, ka es ielavījos uz dzīvokli un saspēju pa krēsu? Protams, es tev piedodu, un man jau šķiet, ka tu savu sodu esi saņēmis. Saki, kur ir tā grāmata, kuru tev ir iedevis draugs? Tur uz galvas man nolikt, bet nepaspēju vēl izlasīt. Tu zini, šī grāmata ir kā pirmie soļi lielā ceļojumā. Tā stāsta par to, ka Dievs ir radītājs. Tā stāsta par to, ka Jēzus grib būt tavs draugs. Tā pastāsta par to, kā kļūt par Jēzus draugu un ka tas būtu jāstāsta arī citiem. Patiesi. Neesmu atradis nevienu cilvēku, kurš man tā mīlētu un turpinātu mani cīnīties. Tiešām. Neesmu nevienu tādu citu cilvēku tādu mīlestību, kad man atrast. Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tev viņš ļaus, un viņš tev piedod par tavu lepnību un pārdaudību. Tā viņš ir. Šī pasaule ir ar mums draugos tad, kad mums viss ir kārtībā. Bet tad, kad mēs nonākam kādās grūtībās, tad mēs saprotam, ka Jēzus nav nekāda pasaka. Viņš vienīgais, kas var mums palīdzēt un kurš var mūs glābt. Starp citu, Kārli, tev nemaz tik slikti negāja ar tiem kontrolu darbiem. Jā, tu biji nepacietīgs un nesagaidīji rezultātus. Bet zini, man šķiet, ka šodien jau esi saņēmis vislielāko dāvanu. Tu saprati savu vainu, un tu saprati, ka Jēzus tevi mīl, ka viņš var tev palīdzēt. Es domāju, par to ir vērts Dievam pateikties. Mēs varētu to izdarīt lūkšanā. Varētu, bet es īsti nemāku lūgt. Tas nekas. Dievam galvenais ir tava pazemīgā sirds viņa priekšā. Tas ir vissvarīgākais. Bet nu lūkšana. Es nezinu, kā jums šķiet. Un Kārlis būtu priecīgs, ja mēs kopā ar viņu palūgtu. Bet paskaties uz ekrānu. Tas ir ļoti svarīgi tev saprast, ka visi tavi grēki, ko Jēzus uzņēmās, viņam ļoti dārgi maksāja. Viņam bija jāmirst pie krusta. Bet Dieva plāns nebija atstāt Jēzu mirušu kapā. Viņš viņu augšām cēla. Un Jēzus tagad ir dzīvs, un viņš valda debes tronī kopā ar savu tēvu. Un tāpēc es tev aicinu, kopā ar mums visiem, tagad piecelties. Es gribu tev jautāt, vai tu gribi, lai Jēzus ir tava gaisma? Vai tu gribi viņam sekot? Ja tu gribi, es tev aicinu lūgt kopā ar mani un kopā ar mums visiem. Vienkārši lūgšana. Es teikšu, un tu saki kopā ar mums. Kārli, tu varēsi teikt kopā ar mums? Varēsi. Aiztaisīsim acis visi, arī pieaugušie. Kungs Jēzu. Kungs Jēzu. Es lūdzu. Piedod man. Manus grēkus. Manu nepaklausību. Manu lepnību. Un visu, ko es darīju sliktu. Es ticu, ka tu samaksāji
ka tu samaksāji par maniem grēkiem, par maniem grēkiem, ar savu dzīvību. ar savu dzīvību. Un es ticu, Un es ticu, ka tu esi Dieva dēls, ka tu esi Dieva dēls, kas tagad esi dzīvs kas tagad esi dzīvs un valdi. un valdi. Un es lūdzos, Un es lūdzos, esi mans glābējs. esi mans glābējs. Es tev uzticu Es tev uzticu savu dzīvi. savu dzīvi. Maini man, Maini mani, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Tu tagad esi jūties labāk? Jā, un zini, arī galva vairāk nesāk. Jūs esat priecīgāks. Tiesa patiesi. Tāda mīlestība un prieka iepriekš nebija neko sajūta. Tad, kad mēs pielūdzam Dievu, viņš kā mums izlai viņa mīlestību. Vai tev ir kāds vārds šodienā? Šodienā, zini, bija doma aiziet noskatīties to trileri, bet esmu to jau nokavējis un, zini, ar šitiem visiem mošķiem piedzīvot šodienā piedēļ. Labs ir labāk veids, kā pavadīt šo dienu. Mēs varētu doties pie bērniem, iepriecināt viņus ar dāvināt un dot viņus šo prieku vēstu. Un dāvināt, tas būtu labi, bet man īsti nevienas dāvanas nav izņemot to grāmatiņu, kur tu uzrādi. Dāvanas mums jau ir, mums vajag tikai kādu, kurš mums palīdzētu viņus izdalīt. Nācies! Labi, kurus labi, ejam. Un kamēr Kārlis ar Ajas iet pēc dāvanām, bērni nodziedāsim kopā dziesmu par to, ka Jēzus var būt mūsu vislabākais draugs. Aiziet dziedam kopā. Varat arī piecelties, kas redz tos vārdus uz priekšu.